Labdien, ASV skatītāji! Ir maija mēnesis, un man šķiet, ka daudz jauniešu pašlaik ir tādās dilemmas situācijās. Ko darīt? Palikt tepat Latvijā mācīties vai braukt kaut kur uz tālākām zemēm un meklēt varbūt laimīti tur. Tieši tāpēc es uz studiju esmu aicinājusi jaunu meiteni, kur ceļo apkārt jau no 4 gadu vecuma. Un savu lielāko daļu dzīves viņa gandrīz ir pavadījusi ārzemēs. Un es domāju, ka Sintija mums var daudz ko pastāstīt par dzīvi gan Latvijā, gan arī citur mazlietiņ. Sveiki, Sintija! Čau, Ieva. Man šķiet, ka par jaunu meiteni es vairs galīgi nekvalificējos, bet... Nu, veca tu arī vēl neesi, jo, ja tu esi veca, tad arī esmu veca. Bet jā, ārzemēs es esmu dzīvojusi vairāk kā pusi no savas dzīves, man 15 gadus. Jā. Tā kā es zinu, kā ir tur citur. Kurās valstīs tu īsti esi dzīvojusi? Sanāk kādās 6. Es 4 gadu vecumā aizbraucu uz ASV ar vecākiem pirmo reizi. Man tās bija diplomāts, tāpēc mums tā sanāca diezgan bieži ceļot. Tad es vēl dzīvoju 4 gadus Norvēģijā, Beļģijā dzīvoju, Anglijā un Francijā. Un tagad esmu atpakaļ Latvijā. Tad varbūt pirms mēs ķeramies klāt mūsu sarunai, pasniedz mazu video par tevi un ko tu esi darījis līdz šim. Sintija Popene jau no bērnības ir daudz ceļojis, un viņa ir dzīvojusi gan Vašingtonā, Oslo, Briselē, Anglijā, gan arī Parīzē. Sintija ieguva bakalaura grādu kinoteorijā un literatūrā Vārvigas universitātē un maģistra grādu Parīzē kā kino-operātora. Sintija ir strādājusi kā kameras operātora, režisora asistentu un galvenā aktieru atlasēs. Paralēli dažādiem projektiem viņa raksta platformā Kinoblogeri LV. Sintijai patīk kino, it īpaši franču. Viņai patīk arī ceļošana un Lindy Hop Days. Tu esi dzīvojis 6 valstīs, kā mēs jau noskaidrojam, bet kura priekš tevis ir tāda viena vismīļākā? Tā grūti izvēlēties, bet droši vien, ka Parīze. Es tur pavadīju tikko pēdējos 2 gadus, mācījos savu maģistru kinoaperatoros. Un, pirmkārt, tā bija valsts, kurā es pati izvēlējos dzīvot, jo pirms tam man sanāca visu laiku ar vecākiem ceļot. Un jā, man vienmēr ir gribējās Parīzē dzīvot, zinu, kā ir tas sapnis dzīvot Parīzē. Un tomēr pilsēta, kas redzēja tik daudzās filmās, ka gribējās arī redzēt, kāda tur tiešām ir. Un, jā, man ļoti patīk tur dzīvot. Kā bija tur aizbraukt? Nebija kaut kāds pārsteigums, kaut kāds varbūt mazliet šoks par Parīzi un dzīvi tur? Protams, ir pilnīgi citādāk nekā filmās. Pirmkārt, tā pilsēta ir diezgan haotiska un nav tā, ka viss būtu šausmīgi, perfekti sakārtots. Bet tur ir ļoti liels šarms un man likās, ka cilvēki bija šausmīgi sirsnīgi. Un tas ir tā kā stereotips, ka francūži ir šausmīgi rupji. Un man likās, ka tā galīgi nav. Un man ļoti daudz labu draugu no Francijas tagad. Jā, vispār ļoti skaista pilsēta. Un tas, kas man ļoti patika, ir, ka viņi šausmīgi mīl kino, kas man ļoti svarīgi, jo es tā kā ar kino lietām daros. Un kā tev tur bija mācīties maģistros kino-operatoru? Tev tiešām ir tāda sajūta, ka Francija un Parīze ir kino tā kā Meka? Meka, jā, un sākums visam. Jā, es domāju, ka ir valstis, varbūt, kurās kino ir vairāk attīstījis tieši tehnoloģiski. Droši vien ASV un Vācija tādas valstis. Bet Parīzē brauc tie cilvēki, man šķiet, kuriem patīk tā kā visa kino vēsture, kino filozofija un kino kultūra. Un jā, tas ir tas, kas man šausmīgi iepriecināja tajā pilsētā, ka tur var just, ka pilnīgi katram iedzīvotājiem gandrīz patīk kino. Bet tur arī man šeit tas fenomens, kad tik tiešām man šeit katrs cilvēks iet uz kino, viņam ir nopirkt savu mēnešu kino kartīti, viņš mēnesī noskatās apmēram tās savas 10 filmas kinoteātrī. Es skatījos kāds 15 mēnesī, droši vien. Jā. Jā, tur ir tā, viņiem ir tāda speciāla kinokarte, ko jebkurš cilvēks var nopirkt, viņi maksā apmēram 20 € mēnesī, kas galīgi nav dārgi. Un var iet, cik gribas kino, uz jebkuru seansu, gandrīz jebkurā kinoteātrī. Un man šeit tas ir kaut kas, ko varbūt vajadzētu arī Latvijā ieviest, jo tad ir uzreiz arī cita attieksme pret kino parastajiem iedzīvotājiem, ka viņš var iet arī uz sliktām filmām vai uz nezinu, kaut kādām no citām valstīm, no Indijas, no Ķīnas, ko varbūt normāli cilvēki šeit netērētu naudu un neiet uz to
to kino. Vispār neizplatīt tādas filmas, jo nebūtu tā kā cilvēks iet. Tev ir kaut kāds tāda ideja vai salīdzinājums ar kinofilmām, ko rāda Latvijā un ko rāda Parīzē kinoteātros? Mēs vispār esam pamanījusi, ka Latvijā daudz filmas rāda ātrāk nekā Parīzē, kas ir savādi, bet tam ir diezgan labs izskaidrojums ar to, ka Parīzē, Francijā vispār viņi cenšas ļoti nosargāt savu kino industriju, un tāpēc viņiem iznāk ļoti daudz franču filmas katru mēnesi. Un, lai ASV, Hollywoods filmas un citas Eiropas filmas tā kā, nevilinātu cilvēks vairāk skatītājs, tad viņiem ir tā kā limits uz to, cik filmas, kuras nav franču, var iznākt nedēļā. Un līdz ar to daudz ASV filmas iznāk vēlāk, jo viņām ir tā kā, tas limits, cik drīz iznākt. Nav kaut kā mazliet jocīgi, ejot uz Latvijas kino, kad tu skaties filmas, ko tu nostīties, tās ir plus mīnus tikai Amerikas filmas un pāris Eiropas filmas, bet kad Francijas kinoteātros tu pārsvarā redzi tikai Eiropas kinofilmas un vēl arī Amerikas. Protams, ka mazākā tā kā pilsētā, Rīga ir maza salīdzinoši Parīzi, būs mazāk kinoteātru un tāpēc arī mazāk cilvēku, kur iet uz kino. Un tad kinoteātriem ir vienkārši jāizvēlas, kuras filmas tā kā varēs tos ienākumus ienest, būs finansiāli tā kā izdevīgas. Un līdz ar to viņi daudzreiz izvēlas ASV lielu budžeta, tur jaunākās, 50 greja nokrāsas. Tā vietā, lai izvēlētos kaut kādas maz budžeta Eiropas kinofilmas, bet šeit nav arī tik traģiski. Es zinu, ka Splendid Palace un Kasuns un vis kaut kādi mazāki festivāli, Rīgā, piemēram, Spektrs, ka viņi jau cenšas tās arī to filmu daudzveidību tā kā noturēt Rīgā, Latvijā. Tomēr, kā es dzīvoju diezgan ilgu laiku un arī tieši Vašingtonā, ja es nemaldos. Jā, es tur dzīvoju 4 gadus, bet tas bija tā kā manā bērnībā, no 4 līdz 8 gadiem. Un nesen es tikai biju Kalifornijā ciemos pie manas labākās draudzenes. Un kā tev tur asociējas dzīve tajos, labi tajā pat bērnībā? Ar ko tev saistās Amerika? Tad, kad es aizbraucu uz turieni, tad man bija 4 gadi un tas bija tā kā diezgan neilgi pēc PSRS sabrukšanas. Tāpēc, protams, aizbraucu uz valsts, kur tev ir tā kā Disneyland, mazam bērnam tas ir vienkārši wow. Un, jā, es vienkārši atceros to pirmo kaut kādu veikalu, kurā es iegāju, kur bija tikai bērnu mantas, Toys R Us. Un arī tāpat Disneyland, kad es tur vienkārši aizgāju 5 gadu vecumā, man likās, tas ir tā kā katra bērna sapnis. Bet citādāk, nezinu, man personīgi patīk dzīvot Eiropā. Grūti īsti izskaidrot, kāpēc tā, bet... Bet tev ir bijis varbūt vēlme atgriezties uz Ameriku, vēl padzīvot kaut kādā citā valstī, citā kontinentā? Protams, ka ir bijušas tā kā domas, ka varētu atgriezties ASV, jo tomēr tīpaši viņiem tā kinoprodukcija ir vislielākā vai projām, ja neskaita Bollywoodu, Indijā. Bet ir ļoti grūti dabūt tās mākslinieku vīzas uz ASV. Viņiem baigi tur traki ir to visu imigrāciju, un faktiski tev vajadzētu būt studentam, lai tur aizbrauktu. Vai arī ir ļoti konkrēti sarunāt darbu. Bet vispār esmu domājis, ka varētu varbūt Tokijā padzīvot. Es tur nesen biju. Es biju ciemos pie vienas savas draudzenes, un mēs runājam, ka varētu tā kā vienu īsfilmu tur uzfilmēt. Jo man ir pazīstams viens amerikāņu režisors tur, un man šausmīgi iepatikās Tokija. Tā ir lieliska pilsēta. Un es pēc tam biju tikai Bežingā, vispār Āzijā. Tā kā. Un, ja godīgi man Ķīna tik ļoti nepatika, man likās, tur viss bija pārāk daudz cilvēku un diezgan tā kā piesārņos tas gaiss. Bet Tokijā ir pilnīgs pretstats, tur viss ir šausmīgi pieklājīgi. Un tā kā viss ļoti saorganizēts, tīrs, kārtīgs. Jā. Un tur nav daudz cilvēku, ja? Nē, protams, tur ir daudz cilvēku, bet viņi kaut kā to pilsētu uztaisījuši tik šausmīgi patīkami. Tur visur ir zaļās zonas.
un tā arhitektūra, tā, ka nav tā sajūta, ka tev būtu tā kā cilvēki visur visu laiku uz galvas kāptu. Un Ķīnā ir tā, ka tu jūties pārāk saspiesta? Jā, tu vienkārši staigā pa pūli un nepalīdzēja tas, ka man tajā brīdī bija blondi mati, un tad visi gribēja pieskarties man. Tā kā maniem matiem. Un tā tev ķēri klāt? Jā, nu, mēs, tad, kad es tur bija kaut kāda maza vienkārši turistu grupa ar bērniem, kaut kā 30 bērni no Ķīnas laukiem. Un tad, kad viņi mani ieraudzīja blondajiem matiem, tad viņi visi gribēja fotogrāfiju. Bet viņi negribēja dalīt to fotogrāfiju. Viņi gribēja tā viens pa vienam, lai katram ir savi individuāla fotogrāfija ar blondo meiteni. Un tad pagāja laiks, kamēr viņi visi... Tu esi mācījusies diezgan daudzās skolās un dažādās valstīs. Kāda ir atšķirība starp skolām Latvijā un ārzemēs? Vispār diezgan liela atšķirība, es teiktu. Es atceros, man vislielākais šoks bija atbraucot no Norvēģijas, kur es dzīvoju līdz 14 gadu vecumam uz Latviju. Un ir tā, ka Norvēģijā, piemēram, meitenes un džeki tiek uzskatīti kā pilnīgi vienlīdzīgi. Tāpēc arī viņiem, piemēram, sporta nodarbībās jādara viss tas pats. Un es Norvēģijā spēlēju gan futbolu, gan basketbolu, visu to. Un tad es atbraucu uz Latviju, un man likās šausmīgi dīvaini tas, ka visi puiši spēlēja futbolu uz laukumu, un meitenes tā kā maliņā taisīja ļoti pieklājīgu aerobiku un kaut ko stiepās. Un es saku skolotāji, bet es māku spēlēt futbolu, un kāpēc mēs meitenes arī nevaram spēlēt? Un viņi man tā pateica, tu gribi, tu vari iet spēlēt. Un tad es aizgāju un pagrūstījos nedaudz ar puišiem, tur bija pārsāk grūstīšanās, un kurš var ātrāk tā kā otru nogrūst zemē, un tad es pateicu, ok, es aerobiku taisīšu maliņā. Un arī Latvijā zina tā maiturība, ka meitenēm ir tur jāda, šalle, un tikmēr puiši var taisīt kaut kādus putnu būrus un, nezinu, galdus tur, nezinu, kaut ko tādu. Tas man bija ļoti, īpaši tajā vecumā, pilnīgi nepieņemami, vai vēl joprojām nepieņemami, bet es domāju, tas mainās lēnām. Tāpēc varbūt es izvēlējusies tādu plus-mīnus diezgan fizisku profesiju, kas ir domāta vairāk vai mazāk vīriešiem. Vēsturiski, jā, droši vien, jo agrāk kameras vienkārši bija šausmīgi smagas. Tas tiešām bija tas fiziskais iemesls, kāpēc man šķiet daudzi kameras operatori bija vīrieši. Mūsdienās, kad tehnoloģija ir daudz vieglāka un tā, tad tas vairs neko nespēlē tik lielu nozīmi. Vienalga tās kā smagas, jā. Tu neizjūtas kaut kādā brīdī kaut kādu, nezinu, diskomfortu, tu esi maza meitenīte, labi, ne cik maza, bet tomēr tu esi smalka diezgan, un ka tev jānes lielās kastes vai ratiņi jāstumj tur ar nezinu cik smagām kamerām. Jā, ir tā, piemēram, kad es cenšos pacelt kādu kasti, ja ir vīrietis, kurš redz, ka es to cenšos darīt, uzreiz man pieskrien klāt, saka, nē, es tev palīdzēšu, nē, šis ir mans darbs, par to maksāju, tas tik galā. Bet ir bijuši arī pozitīvi tādi plusi, kad, piemēram, vienreiz es aizgāju, un es tā kā pieteicos būt par otro kameras asistentu. Un uz mani paskatījās un teica, nē, man otro kameras asistentu vajag riktīgi džeku, kurš varēs celt visu tās kastes. Un es teicu, labi, un teicu, bet tu varētu būt mans pirmais kameras asistents, tad tev vienkārši būtu fokus tur jātaisa un jāpalīdz man nedaudz. Es teicu, ok, kas ir, tā kā, tas ir līmeni augstāk. Jā, skepticisms ir dažreiz, jā, ka es pasaku jums kameras operators. Parasti domā, nezinu, grima mākslinieks vai kostīmu dizainers. Jā, labākajā gadījumā producents. Un kā vēl ir, piemēram, ar studijām? Atgriežoties mazliet atkal atpakaļ visu laiku par tām mācībām. Mēs aizvisu laiku pie kino un kino atkal. Bet kā ir izvēlēties, ka tu, piemēram, apsēdies mājās un tu skaties, ka, ok, es gribu mācīties ārzemēs, kur īsti nezinu, kāpēc īsti nezinu, bet Latvijā īsti gribu braukt apkārt, redzēt pasauli, kas ir ļoti labi, man šķiet. Un kā tu ieteikti cilvēkam, varbūt jaunietim izvēlēties, uz kurieni doties? Un kā vispār orientēties visā tajā plašajā informācijā? Es saprotu, man to izvēle visu padarīja vieglāk tas, ka es mācījos Britu skolā Beļģijā. Jā. Un tad man uzreiz tas process bija nedaudz citādāks nekā varbūt cilvēkiem Latvijā, jo viņiem ir tā online platforma, kur pat taisnot piesakies un ar manu to angļu grādu tas bija ļoti vienkārši. Arī tajā laikā mācīties Anglijā bija salīdzinoši lēti.
kāds 3000 mārciņas gadā, kas ir lēti priekš Anglijas. Bet tagad, protams, paldies misteram Davidam Cameronam, mums ir pacēlās cenas, trīskāršojās cenas mācībām Anglijā. Tā kā es domāju, ka tas daudz cilvēks ietekmē, finansiāli iemesli vienmēr ietekmē, kur tu varētu mācīties, jo Amerikā man šķiet, ka studijas ir ļoti labā līmenī visās viņu labajās universitātēs, bet tur arī jāpasver tas, ka ASV mācīties ir šausmīgi dārgi. Tajā pašā laikā ir vietas arī, kur universitātes ir par brīvu vai gandrīz par brīvu, piemēram, Skotija. Man šķiet, ka Dānija, Zviedrija, pat varbūt vietas Holandē. Parīzē arī ir, starp citu, universitātes par brīvu diezgan daudz publiskās. Jā, bet tur noteikti jārunā franciski. Jā. Jo citās valstīs, piemēram, Dānijā, man šķiet, ka var angliski mācīties, un tad Francijā ir tev obligāti jāmāk franču valodu. Bet jā, ja māk franču valodu, tad noteikti es ieteiktu kaut kādu Sorbonu. Daudz ļoti labas universitātes Parīzē. Es tikai privātā universitātē, tā kā es angliski runāju. Un francisku tu arī māk runāt? Jā. Es ļoti mocījos franču valodu. Es arī mācījos vācu valodu, un ar to kaut kā bija daudz vienkāršāk tikt vaļā. Tikt vaļā, tikt galā. Wow, kaut kāds Freudian slip. Bet franču valoda, es nezinu, kāpēc, ir šausmīgi sarežģīta valoda. Un ar ļoti grūtu gramatiku un vēl grūtāku izrunāšanu. Un viņiem katram likumam ir savs izņēmums, tā kā valodziņā. Un paši francūži ir diezgan lieli snobi. Un tā kā viņi uzskata, ka, ja tu dzīvo Francijā, tev jāmāk franču valoda. Un viņi ļoti nelabprāt vēl joprojām runā angliski. Un tā kā cilvēki mūsu vecumi jau runās angliski daudzi, bet viņi negribēs. Viņi mēģinās tā kā franciski to sarunu virzīt. Tā kā, bet tas bija ļoti labi man, jo nekas neatlika, vienkārši jāiemācās un viss. Jā, bet no tava skatu punkta, kura valsts ir tāda, kur ir visvieglāk integrēties iekšā starp parastiem cilvēkiem? Droši vien kaut kādas ziemeļu valstis, es pieņemu, kaut kādas Norvēģija, Zviedrija, Somija, Dānija, Vācija, kaut kādas tādas valstis. Jo viņiem ļoti atvērta domāšana, viņi arī visi runā angliski. Un viņiem arī visas sociālās lietas ļoti labi sakārtotas. Tā kā, droši vien, ka latviešiem būtu visvieglāk uz tādām valstīm braukt, bet pasauli liela var visu kaut ko izmēģināt. Bet, ja tev būtu jāsaka kādam tavam paziņam, kas dzīvo Eiropā vai Amerikā vai vienalga kur, un viņš gribētu braukt uz Latviju, ko tu viņam teikt, kā Latvijā ir iedzīvoties, cik tas ir viegli vai grūti un cik mēs esam atvērti? Man šķiet, ka būtu ļoti grūti iedzīvoties Latvijai godīgi. Jo mēs esam diezgan, man šķiet, tā kā aizvērta sabiedrība. Es, piemēram, Latvijā pazīstu kādus... labi, tagad ir bišķi mainījis man situācija, dzīvoju vienu vācieti. Un caur viņus pazīstu tā kā visu vācu cilvēku šeit Rīgā un arī no citām valstīm, bet... Jā, ja vienīgi tu dzīvo ar kādu latvieti un tad tev parāda to sabiedrības daļu, tad man šeit ļoti grūti iedzīvoties. Cik es esmu dzirdējusi, tad tā ir liela problēma daudziem cilvēkiem, kas ieceļo. Protams, nepaliec tas, ka latviešu valoda ir šausmīgi sarežģīta. Un arī, zin kā, nav jau liela jēga kaut kādam vācietim iemācīties latviešu valodu, ja viņš atbrauc šeit uz vienu gadu, jo viņš nekur to valodu nevarēs pielietot pēc tam. Kā tev pašiem atbraukt uz Latviju atpakaļ pēc visiem taviem daudziem ceļojumiem un sākt dzīvi atkal šeit? Un kā tev bija? Viegli. Es nebiju Latvijā dzīvojis 7 gadus, kas ir diezgan ilgs laiks. Bet ir bijis pārsteidzoši viegli. Es domāju, ka Latvijā ir daudzas lietas izdarīt ir vienkāršāk nekā tas bija Parīzē. Piemēram, atvērt bankā kontu, telefonu līgumu, viss tas bija šausmīgi vienkārši. Parīzē tas viss ir tāds galvas sāpes mēģināt kaut ko tādu izdarīt. Tas prasa mēnešiem. Atrast dzīvokli Parīzē ir tik šausmīgi grūti, un tīpaši par saprātīgu cenu.
Un Rīgā tas viss bija ļoti vienkārši. Un arī tas, ka man šeit, te ir tāda vairāk sabiedrība, ka cilvēki palīdz viens otram vai kaut kur aizvest, vai kaut ko palīdzēt salabot. Un, piemēram, mums bija jālauž durvis ārā Parīzē, jo mums pazuda atslēga. Un tas izmaksāja to pie 1000 eiro un bija jāsauc baigais meistars un tā tālāk. Un Latvijā mums gadījās kaut kas līdzīgs. Un atnāca draugi, mēs kopā salabojām, viss bija kārtībā. Tā kā Latvijā viss var vairāk sarunāt un tā. Un kā ir ar to pašu Angliju, kā tur ir dzīvot, vai cilvēki ir tikpat draudzīgi kā Latvijā, vai viņa tomēr katrs dara savu darbu un ne pa labi, ne pa kreisi? Man par Angliju pašlaik ir miksētas emocijas, jo tad, kad es tur aizbraucu 2009. gadā, tad man likās, ka tā ir perfekta vieta, kur dzīvot, tīpaši ar angliski. Jo tur varēja gan studenti, gan labu darbu atrast, gan pašas universitātes bija ļoti labas. Bet tagad man šķiet tā visa noskaņa viņiem pret imigrantiem ir šausmīgi mainījusies. Zin kā viņiem ir tā finansiālā krīze faktiski, ar viņu deficītu un tie politiķi, kas pašlaik ir pie varas, diemžēl, cenšas to visu uzvelt uz ārzemniekiem. Uz imigrantiem tīpaši. Tur ļoti daudz imigrantu no Polijas, Lietuvas. Un Latvijas arī teikt skaitā? Un Latvijas, jā. Protams, tas ir pilnīgs muļķības, ka imigranti kaut kādā veidā kaitē ekonomikai, bet... Es zinu, ka tu pavisam nesen arī esi savu īsfilmiņu. Jā, kā režisore. Es esmu strādājusi pāršā kā kameras operators filmām, bet vienu īsfilmu es biju režisore. Vienā īsfilmē. Kas tev ir svarīgi kā režisoram taisot īsfilmiņu? Pirmkārt, man jāsaka, ka tā bija man pirmā un vienīgā reize, kad es režisēju. Un es domāju, ka es vēl kādu laiku to neatkārtošu. Process bija patīkams, bet man šķiet, ka, lai būtu labs režisors, tev vajag ļoti skaidru zināt, ko tu vēlies pateikt. Un tam vajag būt kaut kam ļoti nozīmīgam. Un man noteikti līdz nākošajai filmai vajadzētu vairāk pārdomāt, kas ir tas, kas būtu pietiekoši vērtīgs, lai es to tā kā pārējai pasaulē teiktu. Tavai izfilmai tu pati biji tā kā stāsta autore? Jā, es gan uzrakstīju scenāriju, gan režisēju. Tad varbūt mēs varam iemest vienā minūtē no tavas filmas? Jā, mēs varam pasies pirmo minūti. Aiziet, tad skatāmies. Manu īsfilmu saucās Paris Lost, Parīze pazudusi. Un tā aina, ko mēs redzējām, ir Ādams un Ieva pastaigājis pa tā kā ēdens dārzu. Un beigās Ādams pamostās, un viņš tā kā būs nākotnē. Viņš ir to visu redzējis kā simulāciju, jo viņš dzīvo nākotnē, kur vairs neeksistē nekādi tā kā koki, puķis, viss tā kā ir izmirsts. Un vienīgais veids, kā cilvēki var izbaudīt dabu, ir caur simulācijām. Tev ir sanācis skatīties kādu latviešu kino īsfilmiņas? Nav sanācis daudz, kā droši vien vajadzētu, bet es nesen redzēju Brāļa Ābeles, tā kā īsfilmu Kāds redz ko Ilis, un
kur man šeit bija panākumiem bagāta Tamperes filmu festivālā. Jā, ļoti radoši, ļoti tehniski arī viss bija izdevies. Jā, bet ir kaut kādas atšķirības starp Latvijas īsfilmām un Eiropas īsfilmām vai Amerikas vai Tokijas? Es domāju, ka ar īsfilmām nav, un vismaz tām studentiem, ko esmu redzējusi, jo ar īsfilmu galvenais, ko tev vajag, ir kaut kādu ļoti labu konceptu. Un es domāju, ka lielākā kļūda ir, ka cilvēki savā īsfilmā cenšas kaut kādu milzīgu stāstu pateikt. Tev vajag vienkārši kaut kādu ļoti mazu, bet spēcīgu domu. Nevajag pārāk tur uztraukties par kaut kādu izskaidrojumu visam. Un arī vienkārši vajag tam radoši pieiet vai kaut ko vai no tehniskā viedokļa vai no dramaturģiskā. Izdomā kaut ko interesantu, un tam vienkārši vajag radoši domas. Tā kā latviešu studenti, Parīzes studenti, man šeit ir pilnīgi vienlīdzvērtīgi tādā ziņā. Protams, Parīzē mums tehnika bija diezgan laba, bet tas galīgi nav noticis. Es redzēju tādas studentu filmas, kur visi ir baigi, wow, tā kamera kustās, un tur ir filmēts ar helikopteri, un nav tas sižets, kaut kas nestrādā, un tāpēc arī visa filmā nav īsti izdevusies. Kādi ir varbūt tavi tālākie nākotnes mērķi, ko tu gribi darīt ar savām īsfilmiņām? Vai pilnmetrāža kādreiz arī būs? Jā, droši vien, jā, es domāju, ka ir tas laiks, kad vajadzētu kādu pilnmetrāžu filmu, bet noteikti es to gribētu darīt kā kameras operators, nevis kā režisors. Un es kaut ko nesen lasīju tā Robert Rodriguez grāmata Rebel Without a Crew, kur tas slavenais režisors Roberts Rodriguez stāsta par to, kā viņš savu pirmo pilnmetrāžu filmu uztaisīja. Un ja tā grāmata baigi iedvesmoja, viņš teica, ka nav vērts īstās īsfilmas taisīt pēc kaut kādas otrās īsfilmas, vajag vienkārši uztaisīt pilnmetrāžu filmu, jo pilnmetrāžu filmas var pirmkārt pārdot, īsfilmas īsti nevar. Un jā, tas vienkārši ir jāizdara, jāsaņemās, jāizdara, un tad jācer, ka visa nauda nebūs iztērēta velti. Vai tu to vēlēs darīt Latvijā vai kaut kur citur? Es neesmu vēl pārliecināta, vai es gribu palikt vai braukt. Ir tā, ka, kad no 4 gadiem sāc ceļot, ir grūti arī apstāties. Varbūt vajadzētu tā kā vienā valstī turpināt karjeru un tos kontaktus noturēt, bet baigi grūti neceļot. Jā, es tikko biju Tokiju, un es braucu uz Amsterdamu drīz, un visu laiku gribās ceļot. Nevar palikt vietas. Es domāju, tad ar šo te visu mēs arī beigsim. Ar noti, kad vajag ceļot. Mēs paši beigās pieķērāmies galvenajai tēmai, ko es gribēju. Tas bija studijām ārzemēs, jo mēs visu laiku par kino, no kāda nevaram un šeit aiziet projām. Jā, kino. Es nevaru beigt runāt par kino. Bet kopumā tu saki, ka braukt ceļot ir labi un mācīties ārzemēs ir labi vai kā? Jā, es pilnīgi iesaku katram cilvēkam vismaz pusgadu pamācīties, padzīvot ārzemēs. Tāpēc man šeit tikai Erasmus programmas ir super lielisks. Jo tev pilnīgi izmainās kaut kāda tavas domas par citiem cilvēkiem, par citām kultūrām, kad dzīvo ārzemēs. Varbūt vēl kaut kāds pēdējais tāds lielais padoms, globālais vai viss klišejiskākais, ko tu varētu novēlēt vai ieteikt jaunajiem, kur domā braukt projām? Kur domā braukt projām? Jā. Vai vēl šaubās par to, vai braukt vai nebraukt? Vajag braukt projām, kaut vai tāpēc, lai pēc tam apzinātos, cik ļoti pietrūks Latviju un cik ļoti gribās būt atpakaļ. Tu vari novērtēt savu valsti tikai tad, ja tu esi bijis ārzemēs un tu esi redzējis, kā ir citādāk. Un tad tu arī saprast, ka ir gan labi, gan slikti citās vietās, un ka varbūt citādāk tur arī mainīt to, kas ir šeit, bet apzināties to, kas tev, tās vērtības, kas ir svarīgas. Fantastiski. Jā. Tad es teikšu tev paldies, ka tu atnāci. Padalījies ar savu stāstu. Paldies tev vēlreiz, un paldies arī skatītāji, ka skatījāties šo raidījumu šo pirmdienu. Un ar jums es tikšos nākamo pirmdienu jau 21:30, un tad līdz nākamajai nedēļai. Atā!